Labdien! Mani sauc Uldis Amerikas, esmu Ciela Flora valdes priekšsēdētājs. Uzņēmums iet savā 30 gadu jubilejas gaidās, jau var tā teikt, tādā īpašā situācijā, kad Latvijai ir savā priekšā liela izaicinājuma. Mēs redzam, kas notiek budžeta veidošanas sakarā, kas notiek dažādu veidu nodokļu reformu sakarā un kas notiek ar ekonomiku kā tādu Latvijā un kas notiek ar kopējo situāciju Latvijā. Ekonomiskie rādītāji nav tik labi, kā vēlētos, bet tie izaicinājumi, kas stāv mūsu priekšā kā valstī, viņi ir ļoti būtiski. Ja? Pirmkārtām tā ir drošība, tā ir veselības aizsardzība, tā ir arī iekšējā drošība, ne tikai ārējā drošība. Un tam visam ir nepieciešami līdzekļi, un šos līdzekļus veido nodokļu masa. Un es vēlētos no savu uzņēmumu, Ciela Flora, kas ir kūdras nozares uzņēmums, paust savu viedokli par kopējiem procesiem, kas šeit notiek. Pirmkārtām es gribu uzsvērt to, ka kūdras nozara un arī tā skaitā Ciela Flora pretēji kopējām tendencēm parāda pozitīvu dinamiku. Tieši eksporta apjomu ziņā, tieši ģenerējot šo nodokļu masu, ja teiksim, uzņēmums gada laikā šo nodokļu masu palielina gandrīz par 1 miljonu, ja mēs vidējā alga 300 pāri cilvēkiem, ko mēs nodarbinām vidēji, sasniegs šogad 2500 eiro, tas nozīmē, ka šī nozare un šis uzņēmums dod būtisku pienesumu kopējai valsts ekonomikai. Un liekas, ka uz šīs pozitīvās ziņas, ja, ka mēs iekarojam ar vien jaunas eksporta tirgus, palielinām šo pievienoto vērtību savai produkcijai, liekas, ka tas ir tiešām pozitīvi un tikai vienkārši jāstrādā tālāk un jātīstās. Un šeit es gribu pateikt vienu lielu bet. Šīs ekonomisko problēmu aizsargā mēs pazaudējam pašu būtiskāko, ja, ka ir nozares, ne tikai kūdras nozara, arī mežsaimniecība, arī lauksaimniecība, visas tās nozares, kas strādā ar dabas resursiem, vispār ar resursiem, viņas šobrīd ir apdraudētas. Un šis apdraudējums slēpjas attieksmē pret kūdru tai skaitā, regulējumu tādā izpratnē, ja, šie regulējumi, kas top un ir tapuši Eiropas līmenī, tās saistības, ko Latvija ir uzņēmusies, kas būtiski ietekmē mūsu nākotnes izredzes un mūsu attīstības iespējas. Līdz ar to šeit būtu ļoti jāpārdomā tas, kādā veidā Latvija var izmantot savus dabas dotos resursus, savas valsts attīstībai, risināt tās budžeta problēmas, ja, kas šodien stāv priekšā. Es kā uzņēmuma vadītājs katrā ziņā atbalstu tādu nodokļu sistēmu, ja, kas būtu saprotama gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Un tas būtībā tā ir vienošanās par to, lai Latvija būtu droša zeme, lai Latvija būtu zeme, kur cilvēkiem ir labi dzīvot. Un es būtībā atbalstu šo Latvijas darba devēju konfederācijas priekšlikumu par tādu vienkāršotu pieeju tieši nodokļu, teiksim, reformā, jo reformai jābūt tādai, kas ir saprotama un kas ir ilgtermiņā, lai mēs varam plānot savus naudas plūsmas, savus resursus arī tālākajā darbībā. Būsim visi kopā, strādāsim pie tā, lai Latvija izstrādātu savu pozīciju, aizsargātu savus uzņēmējus, savas nozares un nodrošinātu attīstību tālāk nākotnē.